Un Sveiki, jau seni labdien! draugi, seni atbalstītāji lielai talkai Latvijas valsts meži, Līga Abizāre. Nu, Prieks tikties jā, atkal. kas jauns šogad Latvijas valsts mežiem lielās talkas aspektā? Nu, mēs kā vienmēr ļoti sparīgi esam visā Latvijā jau sākuši meža sakopšanu un arī meža stādīšanu. Šogad iestādīsim atkal ap 30 miljonus jaunu koku. Cūkmens vakar arī jau bija Kā jūs to pirmajos saskaitat? pasākumos. Vai jūs spējat līdz katram kokam aizskaitīt, līdz Jā, katram jā, stādam? jo katrs stāds tiek Mhm. aprūpēts, izlolots stāda audzētavā un stādu kastītē ceļo uz mežu. Tā kā šos te stādītos kokus mēs burtiski saskaitām. Ir pat vietas, kur stādīšanas roboti iezīmē katra iestādītā koka GPS koordinātas. Mhm. Tā kā varam pat izsekot katram Kļūstam stādam. arvien Jā, attīstītāk. jā, geogrāfiskās Mhm. informācijas sistēmas ienāk mežā arī droni, un tādā ziņā, jā, mežs ir iekartēts, un katrs kvadrātmetrs ir apsaimniekots. Mūsu gadījumā, protams, arī mežā ienāk ļoti daudz pašizsējas koki, kas arī iesējās. Un, ja iestādām vienu nocirstā koka vietā divus, tad, protams, iesējās vēl divi un vēl četri Mhm. apkārt. Bet jautājums, protams, kas izdzīvo no tiem Mhm. kociņiem, līdz mēs esam jau tādā lielu koku mežā. Ja jūs varētu, protams, šis laiks ir ļoti īss, kas mums ir atvēlēts, bet tomēr dažos teikumos ieskicēt, jūs Latvijas valsts meža atrodaties tādās zināmās spīlēs starp to, ka uz jums cer, ka jūs ieguldīsiet daudz naudiņas valsts budžetā ar savu darbību. No otras puses, protams, ir dabas daudzveidības vajadzības un arī visas tās regulas, kurām šobrīd jāsako arī Latvijai. Un kā jūs caur šīm spīlēm, kā saka, attīstat sevi un kāda ir tā stratēģija tuvākajiem pārdesmit gadiem no šiem? Nu, mūsu gadījumā tie jau pat ir līdz 100 gadu griezumā. Mēs skatāmies, un šīs, tā kā jūs dēvējat, spīles, tās ir meža ikdiena, jo mežā sastopās intereses nepārtraukti. Tā ir vieta, kur mēs gribam gan atpūsties, kur mēs gribam arī iegūt koku materiālus, lai varētu dzīvot veselīgās koku mājās. Un tāpat laikā arī tā ir loģiska vieta, kur mums ir dabas daudzveidība jāaizsargā. Un viss šīs intereses ikdienā arī mūsu profesionāļi mēģina sabalansēt. Tas ir tas mūsu ikdienas izaicinājums. Un arī es teiktu, ka Latvijai tādā ziņā tas ir dubults izaicinājums. Mums ir vairāk kā puses teritorijas no valsts meža, līdz ar to darba pilns Paldies rokas. Dievam, ka mums ir tik daudz, jo ar to mēs patiesi esam daudz kur pasaulē arī slaveni un cerams spēsim saglabāt šo savu līdzsvaru. Vēl varbūt pavisam noslēdzot šo sarunu, jo es skatos, ka dalībnieki te atkal ienāk zālē un tūlīt arī sāksim svinīgo daļu. Es lasīju, ka mazie ērgļi atkal jums ir tiešsaistes kameras gatavas. Tieši Varbūt tā. mazliet pastāstiet iedzīvotājiem, kur var sekot, kā viņiem, laikam, aprīļa vidū ieradīsies šeit Jā, Latvijā kuru katru vairums. dienu jau gaidām, jo Gaidām, līdz ja? ko laiks paliek, jau Varam jau doties pie saulaināks, kamerām un siltāks. mēģināt Tieši tā. noķert tā brīdi, Jau kad iesaisties ieradīsies pirmie purva mazie ērgļi. sajūtās. Jā, jo mēs tiešām varam lepoties ar lielu mazo ērgļu populāciju Latvijā, un arī vienu no izcilākajiem mazo ērgļu pētniekiem, Uģi Bergmani, kas ir mans kolēģis. Un tiešām es jau zinu, ka viņš deg nepacietībā redzēt šo te pāri, kurš atgriezīsies, un cerams arī šogad veiksmīgi izperēs jaunas mazuļus. Paldies, gaidīsim visi viņu ierašanos. Paldies!